Dosimies pāri jūrām. Tikai mēs ar tevi. Jautrīši, jautrīši. Tiem patīk jautrība. Ienāc burvi pasaulē, kur visi draudzējas. Jautrīši, jautrīši. Jā, jautrīši, jautrīši. Tie vienmēr ļoti priecīgi. Nekad nav bēdīgi. Jautrīši, jautrīši, jā, jautrie jautrīši. Nāc droši bariņā un būsi viens no mums. Uz mūžu! Jautrīši. Princeses kleita. Tātad. Tad es nāku ārā un saku, ko es saku? Nevar to darīt vēlāk. Tad es nāku ārā un saku, dāmas un kungi, lūdzu sagaidiet katlu un pannu karalieni, neatkārtojamo, Mariannu. Te ir sildvirsma. Tagad cepešpanna. Un gatavs. Ķerieties klāt. Humanaste! Nemierīgi nu beidz bojāt skatuvi. Šī jau ir otrā reize. Pietiek. Mums rīt ir šovs, un tu tik skraidi apkārt, kamēr pārējie strādā. Lūdzu? Nē. Paskaties, viņi ir radīti viens otram. Nē. Rokas nost no manas augstās modes. Tagad lūdzu sagaidiet mūsu dižano kareivi Finu bezbailīgo. Aplausus lūdzu! Bravo, bravo! Bet šava laikā kleita būs mugurā tev ne manekenam. Un man tiešām vajag to manekenu. Vairāk nekā var iedomāties, paskaties. Es tam uzbruku. Pretuzbrukums. Un tad es daru šādi un tad. Vienreizēji! Un tik īsti! Mēs ar Nikolā vakar pie tā strādājām visu dienu. Ko teiksi, vai varu aizņemties manekenu, lūdzu? Labi. Tagad mūsu dižais kareivis Fins bezbailīgais. Ejam! Kā ar manu kleitu? Paldies, Kreisī! Atdod kleitu, kleita! Uzmanīgi, Fin, tā ir augstā mode, atceries. Liela mūža, es varu labāk. Tagad paim malā. Lūkas sagaida manus ienaidniekus. Uzmanies! Mana augstā mode ir liesmās. Mana mēles klasika. Mana modes skata. Nemieriņ. Fin, jūs abi. Greisa, Greisa. Nemieriņ. Greisa! 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 Greisi! Nu, Greis, nu kas noticis? Kā izskatās? Lākai no prieka neredzi? Kāds atvieglojums? Jau sāk uztraukties. Labi, ka tev viss kārtībā. Pagaidi, nav kārtībā. Viss ir sabojāts. Mana modes skate, mana skaistā princešu kleita. Princese šmincese, kam tas interesē? Tu var uzšūt vēl 1000 tādas kleitas. Bet skate ir rīt. Nevar uzšūt vēl vienu? Vispār, nav nemazākās iespējas, ka to paveiksi. Tad sēdi te un raudi. Es tev netraucēšu. Jau taisnība. Nav jēgas te sēdēt. Vajadzīga darbība. Aiziet! Aiziet! Uzmanīgi, esmu te pievienots. Īpašai kleitai vajag īpašu audumu. Nē,
Ne šo. Vai šo? Nevienu no tiem. Tie visi ir nepareizie. Tu esi vai. Palika tumšs. Es esmu akls. Redzēt gūta? Nē, es esmu akls. Redzēt gūta? Redzēt gūta? Paskat, kādu haosu tu radīji. Nu paskaties. Šis audums ir tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tu domā? Kāpēc es domātu? Es nekad nedomāju. Labāk ķerties pie lietas. Šņek, kad viss pabeigt. Sagaidi savu jauno princešu kleitu. Nav vajadzīgs pateikties. Tu sabojāji audumu, nezinu, kā uzšūt kleitu. Divreiz jāmēra un vienreiz jāgriež. Divreiz jāmēra, vienreiz jānogriež. Divreiz jānogriež, vienmēr jāmēra. Vienmēr putrojas, bet es to tūlīt ielabošu. Nē, šoreiz es griezīšu, un tu? Protams. Tikai neskaties uz mani tā. Omīte parasti skatījās tāpat, kad atrada man darbiņu. Ko lai es tagad daru? Neko. To es varu. Esmu profesionālis. Tu būsi mans manekens. Stāv rāms, negrozies. Labi, ceru, ka mums pietiks konfektes. Greisī, nebiju redzējis, ka kleita tik ātri degtu. Nu labi, ar to laikam labāk nesākt. Dārgā Greisa, tā nebija mana vaina. Tas bija nemieriņš. Lieliski, tagad es vainoju citus. Piedod man, Greisa. Tā pati aizdegās. Ai, viņa man nekad nepiedos. Man ir garlaicīgi. Nu, vēl mazliet. Jo tu saki stundu. Aktīvs puisis, kā es nevaru izturēt šo bezdarbību. Varbūt es varu būt lielisks strīpnieks. Ko tu teici? Neko nepievērs uzmanību. Ko tu bez manis darītu? Priecājies, ka es tev esmu. Greisī! Greisī! Es zinu, ka esi mājās, atver. Ej prom! Lūdzu, Greisa! Kas tas ir, zilais? Tā ir mana jaunā kleita. Vai tev tā nešķiet nedaudz dīvaina? Tā nav dīvaināk par to, ko jūs abi sadedzinājāt. Ko? Esmu abrošs? Man mēdz teikt, ka esmu ļoti izskatīgs. Tas ir kaut kāds burks. Katastrofa! Man liekas, ka izskatās diezgan labi. Ko es tagad iesākšu? Man vairs tev aizskaru. Un skaties. Nevajag. Gatavs. Princeses nevelk krūtainas kleitas. Princeses velk samtu un mežģīnes. Beidz, es negribu būt tavs shenanigans. Kas? Nu, kā viņu tur saucā? Manekens, bet pagaidi, es jau tev palīdzēju. Tagad ir viņa kārta palīdzēt. Atā! Visu labu! Atā! Lūk, kas tas? Audums tavai jaunajai kleitai. Tu joko. Pagaidi, man laikam ir ideja. Dāmas un kungi, tagad laiks galvenajam notikumam. Lieliskajai modes skatai no Greisas. Lūdzu, sagaidām viņu. Lieliski! Kaut kas neiedomājams! Modes Feniks mostas! Sensacionāli! Vienreizēji! Mode tik nevainojama un vienkārši gluži kā mans pīrāgs. Tas bija es, tā bija mana ideja. Šī kleita netiktu uzšūt bez manis. Tev ir taisnība. Greisa, mums tev kas ir? Apsveicu. Paldies. Kā ar mani? Kāds ir mans atalgojums? Lielākajam pīragam bija jābūt manam. Nemieriņ, kur tu ej? Nāc atpakaļ. Ieguldi tādas pūles kleitās, bet tevi pat nepiemin.
Nemierīņa, atver! Nāc ārā, zilais! Vai neredzat zīmi pie durvīm? Kādu zīmi? Puķi ir aizliegti. Labi, pielikšu to rīt. Kāda pazīstama smarža, kam par godu svinības? Par godu tev! Mūsu aburošajam, vienīgajam, haosu radošajam, bet lieliskajam modes dizaineram. Ko mēs bez tevis darītu? Tas ir man! Es domāju, ka tu varētu padalīties. Un kā to saka modes pasaulē? Bellissimo! Jautrīši. Ziemassvētku zaglis. Tad detektīvs saprata, ka aiz tā visa stāv nelietīgais Ziemassvētku zaglis. Pančo draugs, tas ir īsts? Kas ir īsts? Ziemassvētku zaglis, protams. Nemierīgi nu liecies gulēt, rīt ir Ziemassvētki, būs daudz darāmā. Un tu apsolīji palīdzēt Mariannai pīrāgiem, atceries? Protams, pīrāgus vajag. Bet ja nu viņš pēkšņi izlec un tos nozog? Nemierīgi, labi. Gultā! Kur ir tās brīvdienu gars? Padomā, viņš varētu glūnēties kāda stūra. Vai kāds neaizvāks to nemieriņu? Greisī, nē. Keitlīn, neskaties uz mani tā. Vēl viens vārds par Ziemassvētku zagli, un es pazūdu no šejienes. Pančo, viņam iedev to grāmatu, lai ar to tiek galā pats. Pančo, vecais draugs. Kļūst vēls. Cik aizraujoši. Pagaidiet, izskatās, tas ir... Jā, tur tas ir. Visi sagatavojieties. Aizveriet mēteļus. Tur tas nāk, dzirdat? Jā, es dzirdu beidzot. Jautrā pilsēta, pieņemiet šo sūtījumu no Ziemassvētku ministrijas. Es to noķeršu. Nāc atpakaļ. Rokas nost, es noķeršu. Urā! Urā! Beidzot! Forši! Pagājušo gadu bija iespēdīgāk. Aiziet! Atversim to! Paskatīsimies! Snieg pārslas! Ziemassvētku eglīte! Priecīgas brīvdienas, mani draugi! Urā! Pančo draugs! Labi, vairs nekādas runas par Ziemassvētku zagli. Nu, kā teiksi, bet... Nē. Labi, vairs to nepieminēšu. Starp citu, es gribēju pajautāt, kas ir tas Ziemassvētku eglis? Inovācijas no Ziemassvētku ministrijas. Ziemassvētku gara sintezators. Sintezators Ziemassvētku saldumiem? Nopietni? Es gribu konfektes, lūdzu, es gribu pašu lielāko konfekti. Nemierīgi pagaidi. Neuztraucieties, tā. Paskatīsimies. Nē! Neviens nerunās? Ko tu gribi, lai sakām?
Nu, piemēram, dārgo nemieriņu neskumsti, tas nav nekas traģisks, tu esi daudz svarīgāks nekā muļķīga Ziemassvētku egle. Viņš tikko teica, ka egle ir muļķīga. Tu esi dzirdējis par Ziemassvētkiem bez Ziemassvētku egles. Tu sabojāji vienīgo Ziemassvētku egli jautrajā pilsētā. Tūlīt būs Ziemassvētki, un mums pat nav egles. Tas esi tu. Tu esi Ziemassvētku zaglis. Atzīsti. Jā? Ak tā? Nu, labi. Lieliski! Un ko tagad? Nav ne jausmas. Turieties! Nemieriņš ir kā barga pēcpusē. Varbūt mēs bijām pārāk skarbi pret viņu. Jā, protams, mēs te vergojam, bet viņš mūs atstāja. Viņš aizdomīgi ilgi ir prom. Par ko tu tā uztraucies? Man ir sajūta, ka nav kaut kas labi. Viņi to nožēlos, viņi sapratīs. Redzēsim, kā viņiem patiks, kad nemieriņa vairs nebūs. Tad viņi teiks, nē, mieriņ, lūdzu, atgriezies no savas... Pagaidiet. Kur es esmu? Es nebaidos. Es neesmu apmaldījies. Tāda Ziemassvētku zagļa nemaz nav. Kas tur ir? Es no tevis nebaidos. Stāt! Nenāc klāt! Stāvi, kur tu esi, un nerunā! Tu nelietīgais Ziemassvētku zagli! Gāžas! Šos Ziemassvētkus mēs neaizmirsīsim nekad. Jā, ja mēs tos vispār nosvinēsim. Klau, paskat, ko es atradu. Kaut kāda vēstule. Es nesaprotu. Kas tajā teikts? Paskatieties. Kaķis apēda mēli nelieti. Tu teici, lai stāv klusu. Nekusties! Ziema bez sniega, els bez cepures, bez muļķoties un palīdz tik lejā. Kur tu esi? Paskatieties augšā, muļķīši. Sveiki! Es te esmu jau kādu stundu, man asti savs nost. Sauc pēc palīdzības, bet neviens nenāca. Nē, nemēģini mani piemuļķot, es zinu, kas tu esi. Kas? Tu esi Ziemassvētku zagle. Izskatīga, bet bīstama. Ko? Es neesmu nekāda zagle. Tu rūgti maldies. Sniega jaunava? Kas ir sniega jaunava? Es nezinu. Te teikts, neatveriet dāvanas bez Ziemassvētku ministrijas nozīmētas sniega jaunavas. Kas? Es esmu sniega jaunava. Nav par ko. Ko tu runā? Ja tu esi sniega jaunava, tad es esmu zilais valis. Ko tu skaties, zilais dīvaini? Atsien mani! Nedomāju viss. Es pabeidzu sniegu jaunavu apmācības kursu ar izcilību. Jā, izcilība nelietībās. Kā tu šeit nonāci mežā? Atbildi. Izlēc no kamanām, leicu lejā, es teicos, mēs izšķiežam laiku. Kas tas? Ziemassvētki ir gandrīz klāt, neviens nedrīkst atvērt dāvanas bez manis. Mēs jau atvērām dāvanas. Es atvēru. Tagad es saprotu, es zinu, kas tev padomā. Kas? Labējam. Pusteni ķepas. Es sūdzēšu Ziemassvētku ministrijā. Tev ir tiesības klusēt. Nekādu brīvdienu, nekādas Ziemassvētku eglītes, nekādas sniega, jūs dekorēsiet palmas. Klusu! Vai man būs jāizmanto slepenais antipļāpuru ierocis? Nu jau par vēlu, lai sniega jauno mums palīdzētu. Nevaram atrast nemieriņu. Labi, paši tiksim galā. Uztaisīsim jaunu egli. Uz priekšu ķersimies pie darba. Atbrīvosimies no sliktajām domām. Aizvainojums vairs nav modē. Dejosim tagad visu nakti.
Cik jautrs un priecīgs vakars! Ugņošana, končas, melones! Visi sanāciet kopā! Es, viņa, viņš un tu arī! Ziemassvētku laiks! Ziemassvētku laiks! Egli tagad spoži mirdz! Ziemassvētku laiks! Lai sākas svinības, Ziemassvētku laiks! Egli tagad spoži mirdz! Ziemassvētku laiks! Svinības būs lieliskas, dejosim! Neaiztiec manu metāla draugu! Vai cīnīties? Tu esi tik! Ko tu dari? Mana vismaz izskatās pēc Ziemassvētku egles! Stāt, pietiek, stāt! Nāciet paskatīties, ko atradu mežā! Vēlāk pateiksieties par Ziemassvētku glābšanu! Pateiksimies! Jā, nemieriņ, tu noķēri Ziemassvētku zagli. Nemieriņ, tu esi tik drosmīgs. Nemieriņ, tu esi mūsu varonis. Nemieriņ, tā ir mūsu sniega jaunava. Ko tu ar to domā, sniega jaunava? Tev taisnība. Tā ir. Tā jūs svinat Ziemassvētkus. Malači, izskatās lieliski. Labi pastrādāts. Viss būs labi, lido pie gaismas, tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts, pasaule ir mīļa un jauka, viss būs labi šai pasaulē. Atver acis un redzi, lido pie gaismas. Esam dzimuši laimei, kad esam priecīgi. Tevi sagaida miljoniem ceļu. Un tu atradīsi sev labāko, mans draugs. Viss būs labi, lido pie gaismas. Tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts, pasaule ir mīļa un jauka. Viss būs labi šai pasaulē. Ziniet, kas Ziemassvētkos ir svarīgākais? Ne jau eglīte vai ugņošana, pat ne dāvanas. Ziemassvētkos svarīgi ir draugi. Jautrīši. Skaistākā no visām. Aiziet, kustieties! Atcentieties! Darām to! Aiziet! Nu, notīriet visus netīrumus! Nespēju noticēt savām acīm. Zināju, ka mēs to atradīsim. Tā ir sena dārguma lāde. Tā ir netīra, jo tā bija aprakta. Ko tu gaidīji? Vai es esmu kaut ko palaidis garām? Vai pie manas mājas ir zīme netīru vecu lāžu glabātuve? Nedomāju viss. Vajadzēja būt? Labi, paskatīsimies. Mēs rakām visu nakti, Arčī. Tie dārgumi, tie tiešām ir dārgumi. Karte bija paslēpta vectēva dokumentos. Neticami. Tā tiešām ir sena. Šādas slēdzenes netaisa jau 100 gadus. Arčī, piedarumus. 5. uzgriežņu atslēgu. Cik neparasts atradums. Kas tas? Tā ir šifrēta ziņa.
Trešo uzgriežņu atslēgu. Ak, vai nu šis ir īsts piedzīvojums. Tiklīdz es sastapšu jaunas dāmas acis, senais ļaunums atkal modīsies. Pagaidiet, varbūt būtu gudrāk nedaudz pagaidīt. O, Kopernik, ja vien tu to redzētu. Tā ir skaistākā no visām. Es gribētu visiem pateikties. Tas ir tāds gods. Tā ir kā radīta. Man! Dāmas, man ir lieliski jaunumi. Mēs šo diadēmu ziedosim muzejam, bet mums nav muzeja. Mēs ar Endiju pie tā strādājam. Muzeja? Par ko jūs runājat, lūk? Tas neiederas muzejā, tā iederas uz manas galvas. Tu domāji uz manas galvas? Ne uz manas galvas. Nikolā! Dāmas māksla pieder visiem, diadēma tiks ievietotu muzejā. Jā, rīt ir lielā atvēršana, jūs visas esat ielūgtas. Viņas tik labi saprotas. Pančo, mums nevajadzēja viņām to rādīt. Mums tūlīt jātiek vaļā no diadēmas. Tas viss rakstīts uz lādes. Tas ir sens artefakts, nemieriņ. Es drīzāk atbrīvotos no tevis nekā no diadēmas. Vēlāk atšifrēšu ziņu uz lādes. Bet es jau to atšifrēju. Jā, protams, draugs. Jokus pie malas. Mums jāizdomā muļķiem drošības sistēma. Nu tad jau labi. Tiklīdz es sastapšu jaunas dāmas acis, senais ļaunums atkal modīsies. Ak, nē, nelaime, katastrofa. Vai varbūt es pārāk dramatizēju? Bet mani instinkti, mani dzīvnieka instinkti mani nekad nepieviļ. Mums tā ir jānoliek atpakaļ. Jāprok dziļi, jāiznīcina. Ja nē, kaut kas notiks. Kā viņi var teikt, ka tā jāliek izstādē? Kā viņi uzdrīkstas to aizvest? Tai noteikti jābūt manai skaistākajai no visām. Uz galvas. Tai noteikti jābūt. Un kura šajā pasaulē skaistāka par mani? Strauji tuvojas nakts. Man jāizskatās labi. Ērta zeķu bikses, bet kad tās uzvelk, ir diezgan cieši. Kā gan viņš varēja teikt, ka tā iedaras izstādē? Kā uzdrīkstējās to aizvest? Beidzot, tā būs mana. Ir laiks. Ko? Redzēsim, kura būs pirmā. Kas notiek? Neuzdrīksties! Papīrs! Nemieriņ! Kas te notiek? Ziniet, meitenes, ir īstais laiks apvienot spēkus. Jā. Izskatās, ka nemieriņam bija taisnība.
lai es tevi atšifrēju. Dioptriju uz 1, filtrs 4, projekcija uz 5. Nē, 8. lēca. Te tas ir. Tik līdz es sastapšu jaunas dāmas acis, senais ļaunums atkal modīsies. Ja uzliks mani vienreiz, kļūs traka uz dienu, uzliks 2 reiz, un vājprāts nekad nezudīs. Nemieriņam bija taisnība. Atdod! Prom, netraucējiet šoferim! Kur ir izmešanas poga? Diadēma ir mana! Atā! Es jau teicu, valkāsim to uz maiņām. Tagad ir mana kārta. Nē, mana. Mana! Dāmas, piedodiet, ka iejaucos, bet man varētu noderēt palīdzība. Tu vari pagaidīt! Grafiks bija mana doma, tāpēc es vilkšu pirmā. Jā, es esmu vecāka par 2 mēnešiem. Tad tu un jaunākā ir Greisa. Nē! Neviens nekustās. Uzmanīgi! Tagad atlaidiet diadēmu un tanī pat laikā sagrābiet manu ķepu. Te tā ir jauka un zila. Gudras meitenes, labas meitenes. Jūs taču saprotat, kāda ir situācija. Laižam vaļā uz 3. Es tiešām sajukām prātā, vai ne? Lai paliek. Palīgā! Es nevaru noturēties. Sautīgās meitenes. 2. Tu to vari, Keitī, tu to vari. Tev teicu 3. Turu! Tu esi smags. Noķeriet diadēmu! Sparīgāk, dāmas, sparīgāk. Parādiet, cik ļoti nožēlojiet. Ļoti. Joprojām nespēju noticēt. Tas nekam nedara. Lūdzu, piedod nemieriņu. Turpiniet rakt, dāmas. Šik šausmīga lieta, ko izrakt. Es teikšu vienu. Meitenēm patīk lietas, kas spīd. Jūs pilnībā zaudējāt prātu. Ja nebūtu nemieriņa, man bail domāt, kas būtu noticis. Mēs no tās atbrīvojāmies, vai ne? Jo es liku. Jautrīši. Prusaks. Pārde, skorpions un baloža poza. Jānotur. Derēs. Un augšā, bet vispirms pusdienas. Sportista cepumi. Īsta izvēle slaidām skaistulēm. Kas tas? Šilpinoši. Ai! Prusaks! Nomierinies, Greisī. Jautrajā pilsētā nekad nav bijuši prusaki. Neviens pats. Nespēju tam noticēt. Es arī sākumā nespēju. Tā antenas bija milzīgas, un tas bija tāds...
Ko tad mēs vēl gaidām? Iesim to apskatīt. Jūs esat traki? Tas varētu tur būt, slēpties. Esmu tik nobijies no biedējošā prusaka. Kad ies iekšā, tas uzlieks virsū. Tas nav tik biedējoši. Nu, kā baidīties? Kas tas par dzīvnieku? Vai tā antenas ir tiešām lielas? Milzīgas! Kā ar bārdu? Ar taustekļiem? Vai tie ir briesmīgi un sagriezti? Vai tā acis sēdz sapinkājušies mati? Roku vietā ir metāla āķis? Varēsi to apskatīt, kad būsim to noķēruši. Nekad neesi redzējis prusaku? Pats teici, ka pilsētā to nav. Tagad ir. Ja nu tas prusaks nav viens? Ja nu tu ir bariem? Nekrīti panikā. Mēs viņus uzveiksim. Mēs viņus uzveiksim. Mēs esam prusaku mednieki. Kas tas? Greisas cepumi? Viņa cenšas ko pateikt. Vai, kā gan Greisa tos var ieēst? Saņem! Saņem! Tu nejaukais prusaks! Nē, lūdzu, tikai ne saldumus! Manā nevainojamā virtuvē tu nožēlojamais prusaks! Mednieki! Stāv! Paliec, kur esi! Prusaku mednieki! Nomierinies, Marianna, viss tiek kontrolēts. Tagad tu esi drošībā prusaku mednieku rokās. Es viņu saužu. Ja tas ir te, es to atradīšu. Man jāsargā šī vieta. Pīrāgi ir drošībā, bet tu vienkārši... Marianna, nevajag pateikties, mēs tikai darām savu darbu. Tas atstājis tikai drupačus. Man viss ir skaidrs. Mēs noķersim prusaku ar Greisas cepumiem. Vēl vienu, lai būtu droši. Cik ilgi vēl? Ilgi, kā īstā paslēptuvē. Mēs jau te sēžam 2 stundas, 3 satumsīs. Katrs labs mednieks zina, cik nozīmīga ir pacietība, vai ne, Greisa? Manas kājas ir nejūtīgas. Slēpnī. Uz kodas. Zilais, ko tu dari? Noķer! Un jūs sevi saucat par medniekiem? Nemierīgi, tevis dēļ mēs viņu pazaudējām. Tev uz auss ir peļuslasts. Tu vienmēr visu sabojā. Es domāju, ka mēs esam partneri. Domāju, ka esam prusaku mednieki. Jā, bet tu pat nezini, kā tie izskatās. Nemierīgi pagaidi. Nē, viņam te taisnība. Mēs to gan iznoķērām, bet es visu sabojāju. Fui, pretīgi! Tas bija skarbi. Tagad viņš slikti jūtas. Viņš to pārdzīvos un atgriezīsies. Kas tu esi? Prusaks! Palīgā, palīgā! Kas tāds var padarīt mošķi traku?
Tu neticēsi, ko es tikko sapņoju? Kur tu esi? Mēs te sēdēsim mūžīgi? Ko? Mani nogurdinājusi šī slepšanās. Tur, kas? Tur! Kas? Tur ir prusaks! Noķeriet to! Au, mana kāja! Virve! Ak, nē, mūšu pletne! Finn, viss kārtībā? Kur? Kur tas ir? Man liekas, ka tas devās uz nemieriņa māju. Gaidiet kliedzienus! Kur tu esi? Kur tu slēpies? Ej! Nāc ārā, Sparky! Šurpu! Kur tu esi pazudis, Sparky? Nu, Sparky! Sparky! Te tu esi, draudziņ! Vai atkal aizbēgi? Es teicu, lai paliec te, vai ne? Lai tevi noķers biedējošais prusaks, kamēr Fins nav viņu noķēris, neļauj tev iet nekur. Prusaku bednieki, stād! Prusaks! Kāds prusaks? Tu esi prusaks! Finn, man liekas, ka pārāk ilgi esi sēdējis slēptuvē. Noliec prusaku un paej malā. Finn, tas ir mans draugs Sparkijs. Es viņu neādošu. Ej labāk medī prusakus. Esmu pārāk nobijies, lai ietu ārā. Lūk! Tas ir jāņtarpiņš. Ko tu domā, jāņtarpiņš? Tas ir pārāk jauks. Zinu. Sasveicinies, Sparky. Prusaki, jāņtarpiņi, kāda starpība. Tie visi ir dīvaini kukaiņi. Kāds jaukumiņš. Ak, tu mazais. Nāciet ātri paskatieties. Nāc, Finn. Oh, wow. It's so Tik skaisti. Ne viss, kas izskatās pēc prusaka, tāds ir. Dažas radības var likties nejaukas un baisas. I guess so. Tulkoja Diana Cino. Jautrīši. Meklējot sensāciju. Atvaino. Beidzot, tas ir galā. Sen nebiju redzējis kaut ko tik garlaicīgu. Kāda garlaicība? Popkorns rullē. Tas nekam neder. Neviens nav vispār nobijies. Mēs esam ļoti nobijušies. Vai ne, Nikolā? Tev bail? Nē, man nav bail. Vispār nemaz. Redzat? Un Helovīns ir jau parīt. Ejam, mazo nemieriņu. Varēja būt vairāk neziņas. Jā, tas noteikti nebija Hitchcocks. Ieliekam, aizslēdzam un braucam. Paldies, ka izpalīdzi man nemieriņu. Tava filma bija diezgan smaga. Tu redzēji? Viņiem bija pilnīgi vienalga, nav jūtama Helovīna gaisotne. Taurenis! Nekādas trīcēšanas šausmās. Nav par ko rakstīt brīvdienu numurā, nekādu spokainu jaunumu.
Tas bija briesmīgi. Nemieriņ. Tādu spoku nemaz nav. Bet to neesamība nav pierādīta, tāpat kā esamība. However, neither is their existence. Tad jau viņi neeksistē. 50 pret 50. Vai nu viņi eksistē, vai nē. Saldu miegu. Spoku nav. Punkts. Ko? Kas notika? Greisa nomierinies. Kas notiek? Viss kārtībā, tas ir beidzies. Greisa stāsti, visu es ierakstīšu. Ko lai es stāstu? Paskatieties paši. Es smagi strādāju, lai būtu gatava brīvdienām. Vēl bija daudz darāmā. Apbaroši. Tu dzīvu mani nedabūsi. Parādi. Greisa, paliec te. Lieliski. Tā sēdi lieliski. Tas ir kas sensacionāls. Vēl naktī mēnesis tik spoži spīd. Tu izdzirdi šausmīgu kaucienu. Tas bunkā pie tavām durvīm. Varbūt spoks, kas klejo apkārt. Kāpēc esi ielīdis stūrī, drebēdams tumsas aizsargā? Pārbaudiet durvis, vai tās ir slēgtas. Tu esi viegls mērķis. Kāds bunkā pie tavām durvīm tik skaļi kā pa bunkām? Tava balss dreb arvien vairāk. Ķermenis kļūst nejūtīgs. Baisi smiekli tavā galvā. Tirpiņas pa muguru skrien. Nakts tevi piepildā ar šausmām, ar spoka uzbrukumu. Kā tas tā var būt? Es nespēju noticēt. Iesaku padzert tev kumelīšu tēju. Nē, man vajag kaut ko, lai būtu nomodā. Es neiešu gulēt, kamēr tas nebūs atnācis. Tas iespējams neatnāks. Tas ir bijis gandrīz pie visiem. Kāpēc, lai tas izlaistu mani? Neuztraucies, mēs to silti sagaidīsim. Diez, kāds tas spoks ir? Šis spoks ir nogurusi un vēl vēlas konfektes. Tas ir neticami. Tiešām pārsteidzoši. Nomierinies, atpūties, mans mazais spoks. Mums ir tik daudz materiāla, visa pilsēta ir šausmās. Tieši laikā Helovīnam. Baisie svētki. Konfektes. Ēd, manu dārgo nemieriņu. Vai varu dabūt samaksu par Nikolā? Ko vien vēlies? Bet mēs nebiedēsim Nikolā, nav vajadzības. Rīt ir lielais fināls. Šī plāna kulminācija. Tu parādīsies baisījos svētkos un izlieksi ārā. Tad atklāsi patiesību par spoku. Tas tik būs kaut kas. Labi, labi. Es tad nu došos. Nejūtos labi, laikam esmu pārstrādājies. Spoks šodien nenāks. Par ko tu runā? Pulkstenis ir 10 vakarā. Parasti spoki parādās starp 8 un 9 vakarā. Tu vari doties gulēt. Es negulēšu. Ne par ko. Visa šī gatavošanās un nekā. Es cīnījos ar bailēm.
Es tās pieņēmu, pārņēmu kontroli. Es taču gatavojos cīņai. Esi gatavs doties? Kur? Kāpēc? Es vairs nevaru gulēt. Nomucīts un nobijies. Mēs paši viņu atradīsim. Es nekur neiešu. Esmu pārāk nobijies, lai gaidītu. Mums vienreiz par visām reizēm jātiek ar to galā. Psiholoģiskais atbalsts aktivizēts. Jā, turpini, un es izslēgšu tavu superintelektu. Uz priekšu! Superintelekts deaktivizēts. Daudz labāk. Jākontrolē tavs prāts. Galamērķis – jautrā pilsēta. Aktivizēt kustību detektoru. Meklēšanas radius 1,6 km. Kas man vainas? Man ir tik augsti, es jūtos slikti. Man, I feel awful. Apsēdīšos un ātri atpūtīšos. Kas tas? Nikolā? Nikolā, šeit! Over here! Kustība noteikta. Attālums 600 metri. 1,000 feet. Ak, nē. Nav par vēl doties atpakaļ. Doties atpakaļ vai nedoties? Doties atpakaļ vai nedoties? Doties atpakaļ! Ej! Kur tu ej? Es teicu, dodies atpakaļ, metāla kaudze! Nikolā! Tu metāla pauri, metāla čupa! Es to nevaru, nē! Nikolā! Tas viss ir manā galvā. Tas nenotiek. Nikolā! Nē! Tas viss ir manā galvā. Nē! Tas viss ir manā galvā. Tas nenotiek pa īstām. Nikolā, es tevi lūdzu! Pietiek! Tu! Es tevi noķeršu, staigājošais palaks! Es nevaru pelpot! Viņu noķēru! Man vajag gaisu! Nikolā? Viss kārtībā? Jā. Es laikam noķēru spoku. Vai nemieriņu. Esmu apjucis. Tu noķēri spoku un nemieriņu. Tas bija viņš. Viņš to izdarīja. Lai viņš nenāk man klāt. Tas bija nemieriņš. Spoka nav? Izskatās, ka nemieriņš bija spoks. Kāpēc viņš ir tik dzeltens? Konfekšu pārdozēšana. Mošķi tādās reizēs kļūst dzelteni. Draugi, Ketlīna, kas noticis? Tā ir mana vaina. Man vajadzēja materiālu brīvdienu numuram, bet jums nepatika filma. Tāpēc man tas bija jādara ziņu dēļ. Pilsētas dēļ es gribēju jums pastāstīt. Kad? Šodien. Pēc tam, kad baisījos svētkos spoks visus nobiedētu. Vispirms mēs visus nobiedētu, tad pateiktu patiesību. Ļoti atapīgi. Es zinu, esmu briesmīga draudzene. Man tiešām žēl. Lūdzu, piedodiet man. Es nekad tā vairs nedarīšu, es apsolu, labi? Nē. Laipni lūgti manā pirmajā pārraidē. Šodien es filmēju no baisajiem svētkiem. Tie paši baisie svētki, kas mani pamatīgi pārbiedēja un pārvērta nemieriņu banānā. Jā, un mēs izlēmām piedot Keitlīnai. Kādam taču bija jāorganizē mūsu svētki. Joks, it kā. Galvenais, ko es sapratu, nav nekādas jēgas baidīties. Briesmoņi neeksistē. Tā ir tikai mūsu iztēle. Lai gan nebija viegli, man izdevās pārvarēt savas bailes. Vai jūs varat pārvarēt savas? Tagad skatīsimies brīvdienu filmu. Jautrīši. Laika mašīna.
Nikolā! Nē. Nikolā! Nemieriņ, beidz! Knock it off! Es nevaru koncentrēties. Kas tas? Viss pietiek, pazūd no šejienes. Out of here! Nikolā! Izslēdzies, deaktivizējies, bezsaistē. Go offline! Nikolā! Now then, Tātad Arčī pozīcijā. position Šodien mēs radīsim vēsturi. 3. Esam sasnieguši eksperimenta nozīmīgāko fāzi. Pirmā fāze pabeigta. Otrā fāze pabeigta. Nepārtrauktība sinhronizācija. Tunelis ir vaļā. Ejam! Kas noteikti ir? Tu gribi spēlēties bez manis, jā? Es saprotu. Tā strādā! Tiešām strādā! Mana laika mašīna strādā! With caution, make Ar laiku jāpietas uzmanīgi, bez kļūdām ievēro piesardzību. Par agru vai vēlu, tāpat kā nekad, tiksi pārnest uz jebkuru laiku. be prompt and Izdari visu laikā un esi precīzs. Esi ātrs un akurāts, vai nāksies maksāt. Ievēro grafiku, bet nepārkāp normas. Vai vari tikt iesprostots laikā? Izdari visu laikā un esi precīzs. tread the line, or you might get stuck in time. Kāds murgs! No. Neviens negrib būt mans draugs. Be my friend. Marijana, tev ir kas ēdams? Ne tagad. Nikolā taisa Marijannas vafeļu pānu jau mēnesi. Kāpēc tu esi tik zils? Vai tava destruktīva psihosomātiskā slimība uzdarbojas? Un viņi sevi uzskata par maniem draugiem. Atver, es zinu, ka tu esi tur. Nemaz necenties. Viņš nevienu nelaiž iekšā, viņš saka, ka veic svarīgu eksperimentu. Liek doties prom. Tu runā par viņa laika mašīnu. Es viņam 1000 reižu teicu, ka tas strādā tikai teorētiski. Teorētiski praksē viņam būtu jāsalabo vafeļu panna. Tad viņš var darīt visu, ko vēlas. Nikolā! Nikolā, kas te notiek? Pēdējā neaptveramā eksperimenta fāze. Buggling experiment. Nemēriņ piedod. Sorry. Es negribēju. Actually, Tu Bill, to uztaisīji laika mašīna, bet kā tā strādā? how does it work? Ja uzstāda laiks, tad nospied šo sviru un šo pogu Lever, un button, and dodies. you go. Uz kurieni? Uz slimnīcu? Tūlīt pat te gulēt pirms saslimsti. Un ko tu te stāvi, metāla kaudze? Uzliec teikanu ātri. Teikanas vārīšana aktivizēta. Nemieriņ, skrien uz manu māju un paņem aveņu ievārījumu. Vienai burciņai vēl jābūt. Nemieriņ, tu nedzirdēji, pasteidzies. Nemieriņ, ej tur, nemieriņ dari to. Kad laiks veikt eksperimentu, tad nemieriņam jāpazūd. Go offline. Tik negodīgi. There. Par visām savām ciešanām esmu pelnījis našķi. Nikolā, taču nevajag pilnu burku, vai ne? Well, right? No, Mierīgi. Uzmanies nekad. no, never ever. Tiešām ir kļuvis sliktāk. Worse. Mums vajag tēju un ievārījumu. Kur ir ievārījums? Nekad. Necelies, Nikolā, atpūties. Kas ir? Pančo, uzmanies. Full. Nekad. Forever. Netiecies Contact with ar sevi. Nomierinies, ko viņš ar to domā. Var izaugt laika un telpas nepārtrauktību. the space Un time continuum. kas tad notiek? Kas notiek? Biedējošas izmaiņas realitātē. Lūk, kas. What? Oh, Es tagad jūtos slikti. Bet man šķiet, ka man ir ideja. Tā. Laiks vīra poga.
Mārtiņ, tu nedzirdēji, pasteidzies. Nemēriņēji tur, nemēriņ dari to. Es domāju, ka tas bija tur. Kur palika ievārījums? Ne jau atkal. Paldies! Paldies! Labi, tu zilais muļķi! Pazūdiet no šejienes prom! Jūs man esat apnikuši zilie kaitēkļi! Vēl viens ložņā pa manām mājām zog ievārījumu! Mārijāna, kas tev uznācis? Pančo, tieši tas, kas vajadzīgs. Tas ir tik zils! Pančo draugs, mums jādodas uz tavu bibliotēku, jāizlasa par to laiku un telpas nepārtrauktību. Paskaties, Marijāna, ir salūzusi! Ko tu sauc par salūzušu? Beidz jaukt Pančo prātu. Viņam jau tā bija grūti. Kas jums visiem gaišs? Pasaka tam gļēvulim Finam, lai beidz man sakot, viņš ir pretīgs. Greisa, te viss ir kārtībā. Fins un gļēvulis. Fins ir gļēvulis. Labi, zilais kaitēkli, atdod ievārījumu. Ko es esmu izdarījusi? Kas notika ar mūsu jautro pilsētu? Sveiks, mans dārgais draugs! Sveiks, Nikolā! Tā priecājos, ka esi mājās. Man tūlīt jāatgriežas laika mašīnā. Es gribēju tev atnest ievārījumu, un tad tas viss sākās. Viens no viņiem man pieskārās, un bum, viss salūza. Marijāna un Pančo Greisa, lai vai kā man tūlīt jāatgriežas laika mašīnā. Diemžēl laika mašīnas šodien nav, bet mums ir lieliska klīnika. Tavs kolēģis jau te ārstējas. Laika mašīnas nav? Kādas tā var būt? Dziļu ielpu, noturīt, un noteikti es atnācis uz īsto vietu. Māsiņ, šim pacientam nepieciešama steidzama ārstēšana. Pacientu uzņemšana aktivizēta. Ei, jūs esat izkūkojuši prātu! Atradušies ārsti! Mans ievārījums! Aktivizēt! Tur runājošais katls! Aktivizēt! Pagaidi, mans draugs! Tu neesi pabeidzis ārstēšanu! Ei, apstājieties! Es teicu, apstājieties! Garausi! Tu mazais! Ievārījums pieder man! Vai esi sevi redzējis, zilais? Tev atsējušās kur pjauklas? No kurienes tu uzradies? Kas tas? Atgriezies! Stāt! Pagaidi! Kāpēc ir tik tumšs? Man nav ne jausmas. Neuzdrošinies man pieskarties! Kur mēs esam? Garausi? Kāpēc tu man tā uzbruki? Tu man uzkāp uz astes, zilais. Au, tas sāp! Viss pārstāja. Ko mēs tagad iesāksim? Laikam jau neko. Gribu atvērt ievārījumu? Darām to. Pagaidi, mums tas bija jānes Nikolā. Kāpēc? Viņš eksperimentēja bez mums. Viņš mūs aizvainoja, saaugstējās, un tagad mums viņš jāglābj. Tev laikam taisnība. Tur viņi ir. Es viņus redzu. Es viņu dabūju. Atvēru. Jūs nebijāt divi?
Nemieriņ, beidzot mēs tevi atradām. Marianna? Protams, kurš tad cits? Tu apmaldījies laika un telpas nepārtrauktībā. Domājām, kā ar tevi ir cauri. Iedomājies, Nikolā, vajadzēja mēnesi, lai uzbūvētu šo ierīci. Ar mūsu palīdzību, protams. Veselu mēnesi. Kā tu domāji, cik daudz laika pagājis zilais nedēļa? Jūs to darījāt tikai manis dēļ? Protams, ka darījām to tevis dēļ, dārgo nemieriņu. Mūsu mazais nebēdni. Ak, mans mazais. Nemieriņ, draugs. Hey, buddy! Piedod, ka sakliedz uz tevi. Gribēju parādīt to laika mašīnu pēc tam, kad būšu to izmēģinājis. Bet tu pats to izmēģināji. Nikolā, es tev atnesu ievārījumu. To, kas ir palicis. Man neinteresē ievārījums. Galvenais, ka tu esi atpakaļ. Draugi, jūs esat labākie! Hurrā! Tulkoja Diana Cinovska, tekstu lasīja Leonārda Kestera Kļaviņa, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Do important things on time and be precise. Be prompt and punctual or pay the price. Respect the schedule but don't tread the line, or you might get stuck in time. Do important things on time and be precise. Be prompt and punctual or pay the price. Respect the schedule but don't tread the line, or you might get stuck in time.